Tātad visi laipni lūgti un sveicināti šajā pirmsvētku sarunā mums, atmiņas institūciju, dažādu atmiņas institūciju pārstāvju vidū. Diskusiju vadīšu es Jānis Šiliņš, Latvijas Nacionālais arhīvs, vēsturnieks, un diskusijas nosaukums būs ļoti intriģējošs. Mēs jums, un tad mēģināsim no dažādām pusēm paskatīties gan uz mums, gan uz jums, un mūsu savstarpējo sadarbību un dažādiem šādiem aspektiem. Bet vispirms es vēlos iepazīstināt ar mūsu sarunas dalībniekiem, piebilstot gan, ka arī jebkurš ir aicināts arī iesaistīties, izteikties, un arī tad, kad es uzdošu jautājumus, tas nav, ka jautājumi nav tik adresēti tikai tam konkrētiem cilvēkam, bet laipni lūgt arī pārējie kolēģi izteikties, iet kādas domas un apsvērumi. Tātad sākšu no man tuvākās institūcijas un arī attāluma ziņā tuvākās personas, tātad Ingūna Slaidiņa, Latvijas Nacionālā arhīva direktora direktors vietniece, tālāk tātad Latvijas kino foto dokumentāri. Man vajadzēja tos vingrinājumus, tos runas man piemirsās. Tātad jūs visi ļoti labi pazīstat Latvijas valsts kino fono dokumentu. Latvijas valsts kino fono dokumentu arhīva direktori Daci Bušanti. Tad mums ir tūlīt atradīšu tātad Latvijas Nacionālā arhīva izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja. Es pareizi pateicu? Jā. Ilta Kristapsone. Tātad mūsu šo arhīvu flangu noslēdz Kārlis Zvirgzdiņš, Latvijas valsts vēstures arhīva direktors, un mēs pienvēršamies pretējai pusē, tātad mums te būs tāda, kā jūs jūtat, jau tāda spriedze, un mēs centāmies šo potenciālo spriedzi atmaidzināt ar skaistu puķu pušķi, bet redzēsim, kāds beigās izvērtīsies. Tātad Cēsu centrālās bibliotēkas direktora Vāsmena Mašina, lūk, māja galvu, sveiki, jā. Tālāk līdzās viņas kolēģi Cēsu centrālās bibliotēkas pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Krista Veipāne Kurmale. Tālāk centrāla persona Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Kristīna Zaļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonīgas un Baltijas centra vadītāja. Tālāk sabodzies un nosauls un nogurs no alus stiepšanas. Mēs redzam šo vēl ļoti svarīgu personu, tātad Valters Čepinskis, tiešā pakļautībā jaunajai Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktorai, tā kā arī ļoti nozīmīga persona Nacionālās enciklopēdijas redaktors galvenais. Un līdzās mēs redzam arī Alūksnes muzeja tātad pārstāvi, tūlīt nolasīšu. Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa. Tā, pirmais uzdevums tātad ir veiksmīgi paveikts, vai arī nav? Intriga arī ir. Jā, un arī mūs ir apmeklējis tātad vēl joprojām Mērs Cēsu. Mēru pavada izpildirektori, bet man lika pieteikt tikai Mēru, Jānis Rozenbergs. Un jānāciet šurp, es domāju, šeit Jāņu nevar būt par daudz, varbūt vienu jautājumu jūs varēsiet atbildēt. Mēs ar jums sākt un ļaut jums doties tālāk jūsu gaitās, jo, kā es minēju, mums ir, es pats esmu Jānis, tā ka mēs, jā. Un mūsu diskusija sauc šodien Mēs jums. Un tas mans tiešais, varbūt nedaudz provokatīvais jautājums būtu tāds, kāpēc mēs jums esam vajadzīgi? Jo es dzirdēju ļoti pozitīvas atsauksmes par vispār Cēsu pašvaldības attieksmi pret zonālo arhīvu, par to, ka jūs esat daudz cīnījušies par to, lai nākotnes reģionālais arhīvs atrastos tieši Cēsīs, un varbūt jūs varētu kādu vārdu pateikt, kā jūs kā pašvaldība skatāties uz atmiņas institūcijām un it sevišķi uz arhīvu, kur jūs redzat to nozīmi un kāpēc, piemēram, citas pašvaldības, jā, droši ņemiet kādu no mikrofoniem, kāpēc citas pašvaldības varbūt neredz to, ko jūs redzat? Labdien! Kā nācu tā uzreiz pie jums, pirmā diskusija. Labdien! Apsveicu visu lampu un ceru, ka visas sarunas būs jēgpilnas un fēnas par arhīvu. Man liekas, tā ir mūsu vēsturiskā atmiņa.
Un arhīvs rūpēs par to, lai mums vēsturiskā atmiņa tiktu uzkrāta, glabāta un saglabāta. Un ja mēs zinām, no kurienes mēs nākam, tad mēs zinām, kur mēs varam doties. Un tādā ziņā es domāju, ka arhīvs ļoti vērtīgu un nozīmīgu funkciju veids. Un kāpēc mums tas ir svarīgi? Mēs tā kopumā esam fokusējušies uz kultūras un vēstures strateģisko attīstību. Un jāsaka, vienlaicīgi ar zonālu arhīvu attīstību mēs, protams, arī ceram risināt savus izaicinājumus ar savu muzeju krājumu, kas ir lielākais ārpus Rīgas. Un tad mēs vēl esam kamanās paķēruši Valsts zemes dienestu, kurš arī tad veidos cēsīs šādu. Un man liekas, ka tā labā lieta ir, ka šīs ir ļoti radniecīgas funkcijas un valstiski viņas kopā risinot. Man šķiet, ka mēs varam ātrāk, tālāk un labāk tikt. Un tāpēc varbūt Sēras pašvaldība kopā ar arhīvu pirms 5-6 gadiem sāka šo kustību, un tad lēnām sadzirdēja mūsu kultūras ministriju un lēnām sadzirdēja visas pārējās institūcijas. Un šobrīd mēs esam jau aktīvā projektēšanas fāzē un ceram, ka nākamā gada lampā šeit pat mēs jau būsim tikuši pie būvniecības, un vēl pēc 2-3 gadiem jau mēs varēsim varbūt kādu no lampas diskusijām organizēt jaunajā apjomā Rīgas ielā, kurā tad būtu, es teiktu, tāds unikāls varbūt projekts, kurā sadarbojās pašvaldība, valsts, kultūras ministrija, arhīvs un apkopos visus Vidzemes reģionu spēkus gan arhīvu jomā, gan muzeja krājumu jomā, gan arī Valsts zemes dienesta arhīvu jomā. Liels prieks dzirdēt par šādiem solījumiem no politika. Tie jau vairs nav tā kā solījumi, tagad tikai, lai melns kaķis nepārskrien, tā it kā jau vajadzētu jau tam tā kā jau no solījuma fāzes jau iet jau uz darījuma fāzi. Bet jūs minējāt, ka jūs tā kā redzat šo nākotnes ceļu, ko kopā iet, un kur tas ceļš jūsu skatījumā, kur viņam būtu jāiziet, kāds ir tas, tā nākotnes vīzija, kur jūs redzat to. Jo droši vien jums bija arī jāargumentē, jo tomēr tā ir nauda diezgan liela, kas ir jāiegūt, un kā jūs pamatojāt šo vajadzību? Es ceru, ka finanšu ministrs nav, jo viņš joprojām īsti... Mēs viņu neuzaicinām. Jā, viņš joprojām varbūt nav, viņš ir skeptisks par šo projektu. Bet tā nākotne, man liekas, ka vienā ārkārtīgi nozīmīgā kultūra vēsturiskā reģionā mēs būsim atrisinājuši 3 nozīmīgas lietas. Un varbūt tas būs arī kā tāda ceļa karte citiem reģioniem un citiem projektiem, jo šis būs zināmā mērā tāds pirmais, izņemot Rīgā Pulkielā, lielās krātuves ārpus reģionos, šis būs tāds pirmais solīts. Un katrs pirmais solīts varbūt arī iedrošina 2. un 3. solītim. Un es domāju, ka tas tā nākotne, ka tā joma būs sakārtot, viņi būs drošāk rokās, atbilstošā infrastruktūrā, un arī lietotāji viņi varēs lietot atbilstošos apstākļos gan klātienē, gan digitālajā vidē, un es domāju, ka tā ir lieliski iespēja gan pētniekiem, gan arī studentiem, gan skolēniem, tikt klāt tām vērtībām, ko glabā arhīvs. Jā. Paldies liels. Es neaizskavēšu, mums ir, kā jūs redzat, daudz runātāju un daudz ko apspriest. Liels paldies, ka pagodinājāt mūsu savu klātbūtni, jo tas tiešām ļoti patīkami, ka pašvaldība izrāda šādu lielu interesi un pretimnākšanu, aplausi kādiem mēram. Jā, bet... Sveiki, vēl viena dalībniece mums būs Valmieras bibliotēku pārstāvēs, tātad atgriežamies pie dalībnieku sarakstu, man bija ierakstīts viss. Tātad Valmieras bibliotēkas pieaugušu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāra eksperte Agita Lapsa, pareizi? Jā. Ļoti labi. Tātad, bet es nebeidz nomākt sagumušā Valtera skats. Es zinu, ka viņš ir pārsteigties nedaudz ar alus mucām, bet es gribēju uzdot tagad jautājumu, lai tev nedaudz uzmundrinātu un varbūt iespēju izteikties. Mēs dzirdējām, ko mēs teica, bet man uzreiz galvā nāk piemēram, man liekas, es pagājušajā gadā arī šajā diskusijā minēju to piemēru, ka viena pašvaldība, piemēram, bija aizmirsusi savā budžetā iebudžetēt savu muzeju vietējo, jo vienkārši,
Un tad jautājums ir tāds, mēs redzam, ka viena pašvaldība ir ļoti pretimnākoša, cita varbūt piemirst par savām atmiņas institūcijām, kas viņiem novadāja. Un tavuprāt, kāpēc vispār un kāpēc ir tāda situācija, ka atmiņas institūcijām ir jācīnās un jāpierāda, jāpamato nepieciešamība, ka viņām ir jāpastāv, un varbūt citām atkal ir citāda situācija, kad lūk, pašvaldība tieši saka, ka jūs mums esat vajadzīgi. Kā tu skaties to situāciju, kad no vienas puses, piemēram, man tas ir nedaudz sāpīgi, varbūt tāpēc šādi jautājumi uzdot, ka, piemēram, vēsturniekiem vienmēr jāpamato, kāpēc mēs esam vajadzīgi un kāpēc vēsturi ir nozīmīgi un tā, bet tas pats jau attiec arī uz atmiņas institūcijām, tavuprāt. Kādi tam ir iemesli un vai tā ir tāda normāla situācija? Jā, normāla situācija ir relatīvs jēdziens, bet filozofiski raugoties jācīnās pa visu vienmēr, visos apstākļos. Nav tā, ka nav jācīnās. Tāda marksistiska pieeja, ka vēsturi ir... Kad nav bijis jācīnās? Kam nav jācīnās? Jūs būtu mediķu vidē, tāpat tās pašas sarunas būtu tieši tādas pašas. Vienkārši, man liekas, atmiņa institūcijas reprezentē lielā mērā cilvēki, kas nāk no humanitārās vides. Un humanitārā vidē tradicionāli, un tas ir visā Eiropā, ir diezgan tāda gaudulīga un īpatnīga pieskaņa. Psiholoģiski jau studiju gaitā izveidojās mūs neviens nemīl un negrib. Un tad tāda aizsardzības pozīcija vienmēr. Bet no otras puses ir, es domāju, ka runājot par Latviju un runājot par dažādām Latvijas vietām, es neesmu iekšā, es esmu Nacionālā bibliotēkā, es neesmu, teiksim, Valmierā vai Alūksnē vai Madonā, bet man tā sajūta tāda, ka lielā mērā tās ietvers attiecības ar attiecīgām institūcijām lielā mērā ir saistīts ar to, kā pozicionējās atmiņas institūcijas un kādi politiķi, kādi cilvēki veido šo varu. Un ja šīs atmiņas iestādes vai muzeji vai arhīvi ir jaudīgi, aktīvi, es domāju, ka tad viņi arī panāk. Un man ir liels jautājums, kāpēc nav Valmierā viss šis nenotiek? Kāpēc notiek Cēsis? Pasakiet, ar ko Cēsis ir lielāks nekā Valmiera provokatorists? Vai, teiksim, kaut kas Rīgai tuvāk Ropažos, piemēram, varētu būt, lai rīdzniekiem vieglāk aizbraukt. Droši tās atbildes meklējams gan pozicionēšanā, gan, teiksim, Cēsīs ir tradīcijas, ir jaudīgas iestādes un liels krājums ar materiāliem, un to var viegli pārdot ietvarai. Ietvar savukārt redz, ka tas ir kaut kas, ko var izmantot. Es, teiksim, būtu cīnisks šajā atbildē. Bet kā tu redzētu to pozicionēšanu, kā būtu jāpozicionē? Jo tu savulaik man teici, ka tu vēlētos šeit uzstāties ar manifestu par vēstures nozīmi, ka tā ir zinātne un tā tālāk, bet kā tu redzētu, kā atmiņas institūcijām būtu sev jāpozicionē, lai varbūt tā attieksme būtu varbūt citādi? Jā, es vienmēr baidos, ka es atkārtojos. Es negribu vēlreiz par pašu stāstīt. Tu man sajūti, ka es ar tevi esmu runājis ar daudziem klātesošiem par šīm lietām. Par vēsturi runājot, mēs runājām pa ceļam, par šo lietu. Vēstures izglītība ir tāda izglītība, kas dod atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem. Vismaz kaut kādā līmenī. Vēsturniekiem šīs atbildes jāatrod, jāsaprot sabiedrība pagātnē, analizējot ekonomiku, sociālo, politisko, kultūras, jebkādu nozari. Nevienā citā nozarē tā nav. Juristiem ir šaura joma, mediķiem ir šaura, astronomiem ir fizikiem ir šaura joma. Vēsturnieki, būtībā vēstures zinātne saka priekšā, ka jums jāzina viss līdz ar to. Cilvēki, kas ir beiguši šīs studijas un kas strādā šajos darbos, viņiem faktiski domāšana ir atšķirīga, izpratne par lietām un arī zināšanas ir atšķirīgas. Un līdz ar to viņi ir daudz labākās pozīcijās, lai skaidrotu kopīgās lietas. Cilvēki, kas strādā Cēsu arhīvā, Cēsu muzejā, protams, ka pie viņiem es pirmkārt vēršos, ja man ir jādomā par saturu piepildīšanu encyklopēdijā, tā ir tā mana klientūra pamatā. Tie, kas ir vēstures izglītība, tie, kas strādā šeit vai tur, nedaudz tālāk. Un tā ir visā Latvijā, un tā ir visā pasaulē. Jā, bet
tu šo manifestu daļu tā kā labi izpildi, bet jautājums ir arī par šīm atmiņas institūcijām, kā viņām būtu sev varbūt jāpozicionē, varbūt citādāk. Es domāju, ka citādāk nē. Es domāju, ka atmiņas institūcija atkal no malas, bibliotēkā es redzu, biblioteka ļoti jaudīgi to visu, bet mēs esam Rīga, protams, ka mēs jaudīgi esam. Jā, protams. Rīdzinieks nezinājās. Bet no otras puses atmiņas iestādes, es domāju, ka katrs jau dara tik, cik ir iespējams, un tas tāds retorisks jautājums. Konkrēti izstādes un kaut kādas lietas un seminārus jau visu laiku organizē, un droši vien, ka tas ir labi, varbūt vairumā gadījumā labi, dažos gadījumos tas liekas nevajadzīgi. Un ir pietiekami redzamas un skaļas šīs institūcijas cilvēkiem, kas par kaut ko interesējās. Tāpēc atkal, man liekas, ir nepareizi kaisīt pelnus, un mūsu atkal neviens negrib, tur neinteresējās un tā tālāk. Man liekas, tā nav. Un nevajag sagaidīt, ka tagad visi gādzīs apkārt visas izstādes. Ja atbrauc apvārceļš tur no Smiltenes, tad ir cita auditorija, un uz Cēs muzeja varbūt ir nedaudz pārklājās, bet atkal cita sabiedrība dažādi, daudzveidīga. Un kaut kā nevajag uztvērt, ka es vai mēs vai pat tu atrodamies centrā. Jā, man iedeva tādu augstāku krēslu, bet... Nē, tu atrodies centrā, bet es domāju tādā plašā nozīmē. Bet dosim vārdu pretējai, jā, flangam vai pretējai pusē. Es gribēju jautāt Ingūnai Slaidiņai, lūk, mums ir šie... Valters minēja, jā, arī šos dažādus ceļus, un mērs stāstīja savu vīziju, kā viņš to redz, un kā arhīvs redz šo nākotni, reģionalizāciju, decentralizāciju, centralizāciju, tuvāk Rīgai vai tālāk no Rīgas. Tagad, es saprotu, arī to arhīvu skaits reģionālo, zonālo samazināsies. Kāda tā nākotne mums gaida šeit? Tas ir smags jautājums, tāpēc, kā mums jāskatās no vismaz divām pusēm uz šo jautājumu. Centralizācija vai decentralizācija, un sevišķi tajā reģionu aspektā. Mēs saprotam, ka dokumentam būtu jābūt pēc iespējas tuvāk viņa izmantotājiem. Arī tīri fiziski reģionālie dokumenti ir interesanti tajā vietā, kur ir notikuši tie notikumi, par kuriem stāsta dokumenti. Līdz ar to tā ideālā aina būtu, ka katrā vietiņā, kur dzīvo cilvēki, vai vismaz novadu centru līmenī būtu arī arhīvi. Bet ir otrs aspekts, un tā ir arhīvu uzturēšana, arhīvu pārvaldība, arhīvu finansējums un, diemžēl, arhīvu katrā vietiņā uzturēt tas vienkārši nav iespējams, un mēs ejam ar vien lielāku centralizāciju. Tas ir fakts. Mēs esam iezīmējuši tādā savā strateģiskajā vīzijā, ka šobrīd mums ir zonālie arhīvi 7 un 2 reģionālie, bet mēs ejam uz tiem reģionālajiem, un reģionālie Latvijā visdrīzāk būs 4. Bet tas iet roku rokā ar ēku jautājumu, jo mēs šobrīd esam 26 ēkās, diemžēl nolaistās, bēdīgās, un tas mūsu skats ir uz to, ka reģionālos arhīvus mēs veidojam tad, kad jau ir cerība uz jaunu ēku attiecīgajā reģionā. Un skatoties uz finansējumu, šobrīd tas nebūs ļoti ātri. Līdz ar to tad pagaidām esam savās vietās un mierīgi, bet tas tā risinājums, varbūt tas, ka mēs dokumentus vedam arvien tālāk no tiešajiem izmantotājiem, ir digitalizācija, protams, ka to, ko nevar fiziski, tad to varēs virtuālā vidē, un varbūt tā pieejamība būs vēl pat plašāka nekā šobrīd fiziski. Nu, cerēsim, jā, bet labi. Mēs esam, manuprāt, pirmos tādu ievadu sadaļu nedaudz apsprieduši. Varbūt vēl kāds kolēģis, kurš vēlas izteikties, varbūt Ilūta, tā uzmanīgi klausījās, es redzēju, varbūt ir kaut kas vēl piebilstams par šo attālumu no dokumentiem vai tuvumu. Es varbūt varētu piebilst to,
atšķirībā no muzejiem. Arhīvs ir vieta, kur mēs sniedzam pakalpojumu, kas ir noteikts likumā. Līdz ar to mums varbūt izpaliek mazāk tas, kā muzejam, ka mums jābūt interesantākiem. Mums, protams, jābūt interesantākiem sabiedrībai, taču ņemot vērā to, ka daudz vēršās pie mums, lai likumā izpildītu noteiktos noteikumus. Mēs tos izpildam, līdz ar to mēs esam un būsim pieprasīti, un varbūt tas ir mūsu arī, var teikt, pluss vai arī mīnus atšķirībā no muzejiem, kuriem varbūt ir jācenšās vairāk. Tas tāds varbūt papildinājums. Šī puse kļuva priecīgāka, smaidīgāka, bet otra sastuma. Varbūt ir kaut kas, ko atbildēt pirms pārējiem, bet varbūt arī... tu vēl? Labi, tās varbūt vēl par centralizāciju, decentralizāciju. Faktiski jau centralizācija arhīvu jomā ir notikusi labi sen jau, patiesībā jau kopš padomju laiku vēsturiskā mantojuma nacionalizācijas. Mēs esam visi centralizēti lielā mērā Rīgā vēstures arhīvā. Protams, tas pēdējais periods joprojām glabājas uz vietām, bet, lai pētītu senāko vēsturi, ir jādodas uz Rīgu vai jāizmanto. Tad tu saskati tādu vēsturisku padomi laiku, tādu pēctecību, ka mēs turpinām jau padomi laikos uzsākt to... Daudz, kas turpinās no padomi laikiem arhīvā, tā ir taisnība, bet tā ir arī loģiska lieta tādā ziņā, ka arī vēstures arhīvā trūkst to izmantotāju, kas var strādāt ar šiem senākajiem dokumentiem, un arī vēl jau vairāk trūkst darbinieku, kas to varētu darīt. Un mēs nevaram iedomāties situāciju, ka tāda varētu būt katrā novadā, katrā vietā, kas ar to spētu strādāt, vai tāpat arī ar kinodokumentu materiālu. Jā, tas ir ļoti specifisks materiāls, kuram nepieciešama zināšanas, lai ar to strādāt un piedāvāt to klientiem, apmeklētājiem. Jā, labi. Droši alūksne ir droši vien atbildēt rīdziniekiem. Jā, es gribētu papildināt un piekrist, ka tiešām ir tā, ka varbūt arhīvs sniedz šo likumiskā kārtī, bet mūsdienās sabiedrība, arī muzeji ir ļoti kvalitatīvi sniedz savus pakalpojumus, un sabiedrība ir pieradusi, ka būtība, ka fakts ir nemainīgs, un tas ir patiesa, ka tas ir jau kā kvalitātes zīme. Un kā mēs interpretējam šo faktu, tas jau ir mūsu atbildība arī muzejiem. Ja? Un, protams, ka mūsu vēlme ir piesaistīt aizvien vairāk sabiedrības un šos faktus viņiem pasniegt aizvien lielākai auditorijai. Tāpēc ir piekrītu jādomā par formām, kā to izdarīt. Bet fakti mums gan arhīviem, gan muzejiem ir jāpasniedz patiesi. Bet man tikko ienāca prātā, droši vien jums arī zināmā mērā ir jāpilda arhīvu funkcija. Vismaz cilvēki atnāk apmeklētāji un domā, ka muzejā ir jābūt tam, kas reāli glabājas arhīvā. Droši vien tādas situācijas arī droši vien ir, vai ne? Muzeja ekspozīcijas un izstādes veidojas uz pamatotiem faktiem, un mēs izmantojam kā vienu sadarbības partneri arhīvu. Nenoliedzami. Jā. Labi, bet jūsu flangu turpināsim, es gribēju vēsties pie Nacionālās bibliotēkas. Jo otro daļu es biju iecerējis tādu, kā ir šī lielā filozofiskā pretruna starp saglabāšanu un izmantošanu, starp to, vai mums ir jāsaglabā tie dokumenti primāri vai priekšmeti muzejos vai grāmatas bibliotēkās, vai jānodrošina maksimāli to pieejamību un izmantojamību, kas varbūt pat zināmā mērā apdraud tā priekšmeta vai dokumenta saglabāšanu. Vai Nacionālā biblioteka ir ļoti daudz darījusi tieši tādā pieejamības un arī kā digitalizācijas līderis Latvijā, vai jūs vispār saredzat šādu pretrunu, vai jūs to esat atrisinājuši bibliotekā šo tādu dilēmu, varētu teikt? Es domāju, ka risinājums īsti nekad nebūs, un kā Valters minēja, es arī esmu vēsturniece, un tā ir problēma, jo es neredzu, ka digitālā joma varētu pilnībā analogo nomainīt, un tā, man liekas, ir ilūzija, ka, piemēram, arhīvi varētu digitalizēt visu un jebko un padarīt pieejamību pilnībā dokumentiem, tā ir mazliet ilūzija, un bibliotekas parasti sadarbojās digitalizācijas jomā, un tie ir dārgi procesi, kā mēs visi zinām, un tādiem pētniekiem, piemēram, kas pēta dažādu līmeņa izdevumus, ne tikai izdevumu kā tādu, bet, piemēram, eksemplārus,
digitalizācija neko daudz nepalīdz, jo mēs redzam vienu eksemplāru, piemēram, un mēs neredzam visus pārējos, kas, piemēram, glabājas visā Latvijā. Bet es gribu teikt, ka šobrīd LMD ir tajā Latviešu grāmatas 500 gadu svinību sajūtā, un es gribu teikt, ka milzīgs darbs ir izdarīts tieši reģionos, sadarbojoties gan ar arhīviem, gan ar muzejiem, gan ar bibliotekām, un tieši izceļot šo te Latviešu grāmatas 500 faktoru, un tie ir gan digitalizācijas jomā, gan lasīt prieka, gan dažādas citas jomas, un mēs mazliet esam rosinājuši, pat ne mazliet, bet diezgan spēcīgi, esam rosinājuši paskatīties uz sevi mazliet savādāk, un digitalizācija, protams, ir liela un nopietna joma, bet, kā mēs zinām, šie rīki visi noveco, viņi pieprasa atjaunošanu, viņi pieprasa programmatūras, viņi paliek arvien gudrāk, un tās ir nākotnes izaicinājumi, ko noteikti nodrošinās nākamās paudzes, bet mēs tiešām audzējam šo muskuli, kā jūs zinat, un tas tā ir forma, kas atmiņas institūcijas tiešām savieno vienu vietu, kā jūs zinat, tur ir daudz problēmu, bet mums patīk šī te lieta, ka mēs esam vienu vietu pieejami, un piekļuvs ir dažādas, un pieejamības ir dažādas, un vajadzības lietotājiem ir dažādas. Tā kā mums jau ir daudz darba, kur mēs varētu šo visu pētīt, skatīties, bet es nedomāju, ka digitalizācija pilnībā atrisina šīs problēmas. Nu, žēl, ka jūs tik skeptiski. Es cerēju, ka jūs būsiet ļoti liela digitalizācijas fani. Es esmu vēsturnieks, tāpēc man... Un tad vēl būs iespēja tā kaut kā pretēji to. Jo es vakardien divas tādas lietas bija. Viena bija saruna, ko es kabinetā dzirdēju sienas, jo mums arhīvā diezgan plāna sienas. Tad es dzirdēju, ka viena kolēģi vēsturnieces pukojās, ka vairs nav pieejami pie kartīšu kataloga. Tur vismaz varēja visu, ja tu kaut ko gribēji ātri, konkrēti atrast, varēja atrast. Bet tagad viss ir digitalizēts, digitālie katalogi, tur neko nevar atrast. Ja tu kaut ko vispārīgi meklē, tad jā, bet ja tu gribi kaut ko ļoti specifisku un tā, tad ir šausmīgi daudz laika jāpatērē. Un otru, es vakar tiešām arī apmeklēju Latvijas Nacionālo bibliotēku, sīkties pie darbu nodaļu. Un es teicu, ka es esmu kaut ko meklējis katalogā, bet viņi teica, nē, mums jau liela tagad nav nemaz kataloģizēta. Mēs jau aiziesim pie plaukta un pameklēsim. Es pasaukšu kolēģi, kas specializējas dzelzceļa vēsturē. Es prasīju, kamā jūs specializējaties, lai zinātu, varbūt, ko var pajautāt. Viņa sporta vēsturē specializējas. Es saku, man arī jums būs jautājums. Un tad man nedaudz izbrīna, ka no vienas puses mēs tik lielu uzmanību pievēršam tai digitalizācijai, bet mums pat nav katalogos savadīts, ka mēs pat nevaram visu tā uzreiz viegli atrast. Ja mēs zinām, kas ir sīkdarbi, tad pāris cilvēku pārziņā ir pāri pa 1 miljonu vienību, un viņas tāpat kā arhīvā nevienmēr katra lapiņa ir aprakstīta. Tur ir grupa pateikts par sportu, par teātri, un tad katrs to meklē. Un mēs ejam uz to, ka ja Jānis Šiliņš pieprasa, un viņš grib digitalizēt, mēs momentā to padaram pieejamu digitāli jebkuram lietotājam. Tā ir mūsu tā lielā iespēja, ja kādam tas interesē, tad mēs jau nākamos solis speram un jau digitalizējam to materiālu. Cērsu bibliotēka ļoti aktīva māja galva, varbūt ir kas piebilstams. Jā, ļoti, jo lūk ir Nacionālā bibliotēka no Rīgas, kas to visu redz, bet jums jau tā kā arī šeit reģionos uz vietas arī ir droši vien savi izaicinājumi, savi klienti un savi katalogi un krājumi. Kā jūs tiekat galā? Jūs tā skeptiskāk varbūt par digitalizāciju, es par to esmu sajūsmā. Jo strādājot pieaugušo apkalpošanas nodaļā, tomēr tas mūsu vidējais lasītājs, viņš nav tāds varbūt ārkārtīgi dziļi informāciju meklējošs. Toties jo viņš reizēm būs arī pārsteigts, ka mums ir katalogs bibliotēkai, kur var atrast kādu grāmatu mājās, sēžot pie datora. Tāpēc fakts, kad mēs viņam sakām, jūs jau iet LMD mājaslapā, kur ir dažādas kolekcijas, periodika LV, un viņi ir tiešām ļoti pārsteigti, un man liekas, bieži vien
tas ļauj viņam lasītājiem spērt to pirmo soli, kad viņš sāk vairāk pētīt. Un tad viņš pamazām varbūt aiziet tiešām līdz tam līmenim, ka viņš saprot, nē, man ir jābrauc uz Nacionālo bibliotēku, man ir jāskatās jau tas fiziskais kaut kāds materiāls, un tā tālāk varbūt mēs tad vairāk varam mēģināt ielikt to pirmo, nezinu, kaut kādu interesi tieši ar digitālo, jo tas ir pieejamās šeit. Jā, direktora Vismaida. Ļoti labi, ka es runā. Tā es varu nesmaidīt. Un vēl, jā, par digitalizāciju. Es noteikti gribu arī akcentēt to, ka liela daļa apmeklētāju joprojām bibliotekai nākas pierādīt sevi un parādīt, ka tur nav tikai, varbūt, tikai tādā izpratnē, ka mēs aizējam vienkārši paņemam grāmatu priekš lasīšanas. Ka mums ir arī novadpētniecība, un arī Cēsu centrālajā bibliotekā mums ir ļoti liela novadpētniecības lasītava, un ir ļoti, ļoti daudz mapītes, ir ļoti daudz grāmatas, ja mums sakrāts novadpētniecībā, un ja mums nenotiktu digitalizācija, tad arī mūsu, jau jāsaka jaunajā ēkā, kurā mēs pirms 10 gadiem atgriezāmies jau rekonstruētā veidolā, mums pietrūktu vietas. Mēs nevaram visu saglabāt fiziski, liekot mapītēs, jo mapītē arī aprūkstās vieta. Un man ļoti, ļoti patīk tagad virziens uzņemtais, tagad, kad mēs rīkojam, piemēram, izstādes, kas ir saistīts ar mūsu novadniekiem. Izstāde, protams, tiek izvietota bibliotekas telpās, bet būsim reāli arī šeit klātesošie, cik daudz no jums varbūt, piemēram, šobrīd ir apskatījušies Haralda Sīmaņa izstādi, droši vien, ka īpaši daudz nebūs. Bet šo izstādi varēs skatīties arī attālināti. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, ka mēs varam tā kā dublēt un piedāvāt gan attālināti, gan klātienē esot. Tā kā, un, ja jau esmu tikusi pie mikrofona, tad atļaušos izmantot iespēju un aicināt klātesošos šodien 5:00 Cēsu centrālajā bibliotekā notiks ļoti īpašas grāmatas atklāšana. Grāmatas nosaukums ir Cēsu uzvaras pieminekļi. Šīs grāmatas autori ir Māris Niklas un Guna Rukšāna, mūsu novadnieki. Un man liekas, tas ir vistiešākais stāsts par to, ko mēs, novadnieki, paši varam dot savam novadam. Un ne tikai novadam, bet, protams, arī visai Latvijai un visiem tiem, kurus interesē Cēsu uzvaras pieminekļu vēsturi, esat ļoti, ļoti mīļi gaidīt šodien 5:00 bibliotekā. Tas gan būs klātienes pasākums, tas nenotiks digitāli. Paldies. Tikko ienāca prātā vēl viens jautājums, kas man nebija ienāca prātā, bet es atcerējos, jūs stāstījāt tik skaisti par digitalizāciju grāmatu, un tad es atceros, ka pirms kādu laiku man sieva sūtīja dusmīgi nodot bibliotekā grāmatu Nedzinīts uz mēnesi, jo mēs ar tēlu bijām ņēmuši, un tad ļoti ilgi neatdevām, jo mēs bijām viņu faktiski iznīcinājuši. Man sievai bija bail, ka tagad būs baigi tur represēs un ko. Un es arī gaidu uz to biblioteku nodot to Nedzinīt uz mēnesi, bet tā bibliotekā pateica, tā jau veca grāmata, ko jūs tur satraucaties. Un es tā domāju, kā, ja mēs tā kā digitalizējam visu, no vienas puses jau tam lietotājiem labi, bet vai tas tā kā neapdraud visus tos objektus, ka tā kā nevērīgāk paliek par tām grāmatām un tā, kad lai jau tie lasītāji tur izklaidējas un dara, ko ar viņām grib, mums tāpat tās viss nodigitalizēts. Es varbūt esmu maldīgi iespēju radījusi, bet digitalizācija ir super. Vienkārši tie slāņi, par ko atbild Nacionālā biblioteka un iespējams arī Nacionālais arhīvs, ir arī tādi, ko nemaz nevar digitalizēt, jo viņi vienkārši sabirstu tajos aparātos. Par to ir runa. Un vēl ir tādi, piemēram, ja ir skābais papīrs, tad bieži vien, piemēram, mums ir problēma periodiku nodigitalizēt, jo viņi vienkārši tajos digitalizācijas robotos sabirst. Ne jau tāpēc, ka mēs negribētu, ja kāds meklē un ir dusmīgs, ja kaut kādas izdevumus nav, tas ir vienkārši saglabāšanas dēļ, vai mums vispār nav tas izdevums, vai viņš vienkārši ir tādā stāvoklī fiziskā. Es domāju, ka Vēstures arhīvs mums varētu piekrist, ir tādi materiāli, ko vienkārši nekā tu nevar digitalizēt, lai arī tu gribētu. Tāpēc es saku, ka, diemžēl, šī ilūzija viņa mazliet izplēna vietā. Es vēl gribēju nedaudz vārdu Valmieras bibliotekai arī tad mēs nedaudz apceļam Cēsis tā uzkundzējas un stāst, ka viņa labākā pilsēta reģionā vai pat valstī un varbūt Valmiera tomēr var arī pateikt savas domas par digitalizāciju, par katalogiem, par izmantojamību. Par digitalizāciju. Mēs to uztveram, es teiktu, ļoti personīgi. Es to uztveru kā tādu zināmu panacēju situācijā, kad ir dokumenti, kur ir vienā eksemplārā.
dokuments pie tam neglabājas bibliotekā, viņš neglabājas muzejā, bet viņš glabājas privātas personas ģimenes arhīvā. Un tādi materiāli nevienmēr nonāk bibliotekā vai muzejā tādēļ, ka cilvēks vēlas viņu saglabāt sev, tas ir kā dziļas relikvija. Vai varbūt viņš ir viņu mantojis no saviem senčiem, viņš kā, nestāsta par šīs dzimtas vēsturi, bet dzimta ir saistīta. Piemēram, Almieras vajadzīgo internātu skolu. Un man tieši šodien man bija tāda situācija, un tieši tādēļ es šodien esmu kavējusi. Atnāca pie manis cilvēks, kurš atnesa Almieras vajadzīgo skolas skolēnu un kolektīva ekskursiju gada grāma, kas ir 38. 39. gads. Un šis dokuments ir vienā eksemplārā. Glabājies viņš kādreiz ir skolas muzejā, un šobrīd viņš ir atmests bibliotekā. Un tas, ko es ļoti vēlos, tas ir, mēs viņu digitalizējam, bet mēs viņu nepaturam. Mēs viņu pēc tam nodosim Valmieras muzejam. Jo mums nav tādu apstākļu, lai varētu kvalitatīvi saglabāt un turklāt nodrošināt pieeju tam dokumentam. Bet mēs būsim veikuši to, no savas puses to labāko, ko varam. Mēs viņu ieskanējam, apstrādājam un pēc tam viņu padaram pieejamu atkarībā no tā, kā mēs vienosimies ar šī īpaši, ar to materiālu, teiksim tā, turētāju. Šai gadījumā gan tas nonākot muzejā, viņam nebūs tāda ierobežojuma, visticamāk. Bet mēs viņu padarīsim pieejamu publiski interneta vietnē, kas ir mūsu novadpētniecības mājaslapa. Un fragmentus mēs, piemēram, publicējam savos mēdījos, kas ir Facebook, tur varbūt citam ir Instagram, jā. Tad šādā veidā, TikTok, tā kā man ir kolēģis, kas ar to nodarbojas, es nebūšu tik kompetenta. Bet tas ir veids, kā ļoti veiksmīgi padarīt pieejamu materiālu, kas patiešām ir unikāls. Un tieši uz vietas unikāls. Bet jums tuvāks tomēr tas muzejs, nevis arhīvs. Jūs piemēram dokumentu nodot muzejam. Mums ir sadarbība gan ar muzeju, gan ar arhīvu Valmierā. Gluži vienkārši tas muzejs šķiet vēl pieejamāks nekā, teiksim, arhīvs. Ja Valmieras muzejā ir sava lasītava, kurā var atnākt cilvēks un viņam noliek priekšā šos dokumentus pēc pieprasījuma, tad uz arhīvu drusku sarežģītāk. Man tie jāprasa manām arhīvu kolēģiem. Paldies par ierosinājumu, vispār es padomāšu. Bet es tagad pie bibliotekām tikām galā, bet es gribēju pajautāt, vai arī Valter, tu gribi izteikties arī pārņēm mikrofonu? Arhīva arī. Es zinu, ka arhīvā ir lasītava, tomēr ceļš līdz dokumentam arhīvā ir drusku tālāk. Brīnišķīgi lasītava, brīnišķīgi. Runā mikrofonā, lai tas ir privātas sarunas sākas. Bet es gribēju par to digitalizāciju, jo mums tā kā tie vēl viena aspektā paskatīties, ka mums jau tie resursi ļoti ierobežoti, un tā digitalizācija parasti ir ļoti dārga, un tad jautājums, vai mēs gadījumā nenodaram pāri citām funkcijām, piemēram, ka mēs varētu krājumu kaut ko vēl uzņemt, piemēram, muzejos vai ne, kad tomēr tā krājuma papildināšana vai arhīvā kaut kādas citas funkcijas, bet tagad ir moderni, mūsdienīgi visu digitalizēt, bet reāli tev jāglabā arī tas papīra, tas dokuments vai ne. Un es dzirdēju, Ingu, un tu teici, laikam, ka Somijā iznīcino, tu nodigitalizē un tad tu iznīcini, jo tas ir tā kā efektīvāk. Bet kā arhīvs un kā muzeja varbūt skatās uz to, vai tur nav tāda zināma pretruna, ka mēs tā kā ļoti esam izcēluši to digitalizāciju, kas ir baigi dārgi, bet mums pat nav, piemēram, labi, sīkies pie darba, jā, tur es saprotu, tur ir sava situācija, bet, piemēram, mums arī muzejos varbūt ne visi priekšmeti visur ir aprakstīti, un mums tā kā varbūt arī, kad es darbā atveru vaļā kaut kādu senu padomu laika vai pat vēl 18. gadsimta, 19. gadsimta aprakstu, un mums jau pat nav apraksti mūsdienīgi uztaisīti, nerunājot par vēsturiskām izziņām un no tiem vēsturiskiem visiem tiem fondu tur aprakstiem un tā tālāk, vai ne? Vai šeit nav zināma pretruna, kolēģi? Es domāju, pretruna tā nav. Skaidrs, ka digitalizācija ir savi ierobežojumi. Protams, mēs nevaram nodigitalizēt visu. Tāpat kā mēs nevaram arī aprakstīt visu pilnīgi tā, kā tas ir nebeidzams process pēc būtības.
Un digitalizācijas laikā arī notiek tā pati dokumentu sakārtošana, aprakstīšana, uzziņas sistēmas veidošana. Tas ir paralēls process, kas ļauj virzieties labākā nākotnē. Bet, protams, ka digitalizācija šobrīd ir tāds liels izaicinājums tieši no darba procesiem arhīvām, vēstures arhīvā, bet lielāks izaicinājums mums pašiem ir tas, ka mēs to digitālo materiālu īsti nespējam atrādīt. Tas ir tā galvenā problēma, kas mums trūkst, jo ja mēs to varētu brīvi labi atrādīt, skaidrs, ka mēs daudz saudzīgāk varētu izturēties pret šiem te oriģināliem, mēs daudz operatīvāk varētu apkalpot klientus un domāt arī par tādām citām lietām. Bet vai kāds nāktu vēl uz arhīvu vai uz mūsu institūcijiem, ja mēs tiešām mēs neesam interesēti nemaz visu nodigitalizēt, tad citādi, kurš tad nāks pie mums? Vai arī mums nevajag, ka pie mums nāk? Vai vajag? Tur droši vien būtu dažādas atbildes arhīvu darbinieku starpā, būtu arī tādi, kas nevajag, bet kopumā tomēr mums vajag, protams, cilvēkus, kas izmanto mūsu dokumentus, jo tam jau tie dokumenti patiesībā ir domāti. Protams, ka ir svarīgi tos saglabāt nākotnē, bet nevis vienkārši nākotnē, bet nākotnes izmantotājiem pēc būtības. Un mums vajag, lai cilvēki tos izmantotu, bet taču cilvēki, kas digitālais materiāls ir veids, kā kaut kādā veidā ievildināt cilvēkus arhīvā, jo tas ir veids, kā visērtāk paskatīties, izpētīt savu dzimtu, savus tuvākos radiniekus un tad tālāk nāk, lai skatīties arhīvā. Jā, tāds es gribēju, varbūt, ka noteikti tev arī daudz ko teikt par šo arī Kārļa minēto atrādīšanu, jo no vienas puses man liekas ļoti romantiski, kad režisori nāk uz kino, foto dokumentu arhīvu, tup tajās istabās rūlē tos ruļļus un skatās uz ekrānu to visu materiālu. Bet es saprotu, ka droši vien tas nav tik daudz romantikas motivēts, bet vienkārši tāpēc arī, ka droši vien tā kapacitāte nav tik liela, lai visu tur tā digitalizētu un izstādītu brīvi pieejami visiem gribētājiem. Vai kā tas ir? Jo es godīgi sakot, ar tavu arhīvu, ja tā var teikt, man ir tāda diezgan pastarpināta tā saskara bijusi lielā mērā caur dažādiem režisoriem, visādiem projektiem, kur es tikai skatos, kā viņi tur interesanti darbojas pie jums. Nu jā, mums digitalizācija ir ļoti svarīga, jo mūsu fonda lielākais procents dokumentu glabājās uz tādiem specifiskiem nesējiem, kurus tā vienkārši paņemot rokā nevar paskatīties. Tās ir kinolentes, videokasetes, skaņu magnētiskās lentes, fotonegatīvi un daudz visādi citi ieraksti. Nu, un tāpēc, ja kādreiz cilvēki tiešām nāca un viņiem to visu atskaņoja uz magnetofoniem, uz kinolenču montāžu taldiem, un tad pareizniec, cik mēs dienā varējām apkalpot mūsu klientus, pētnieks, mums bija rinda, pieraksts, cik ir magnetofoni, cik ir montāžas dāvas, viss šīs iekārtas ir vecs, viņas jau ir uz sabrukšanas robežu. Nu, lūk, un, protams, mūsu materiāla digitalizācija ir ārkārtīgi dārga, tās ir dārgas iekārtas, dārgas programmas, un tas, ka mēs to veicam, tas mums ļoti atvieglo darbu. Tas mums atlieko arī aprakstīšanu, lai mēs aprakstītu šos dokumentus, mums viņi ir jāraksta. Un tad pirms mēs to digitalizējam, tas arī ir daudz ātrāk, kad mums ir fails. Mēs daudz ātrāk iegūstam informāciju par šo dokumentu, nevis skatoties lenti, bet vienkārši vecot un skatoties failu. Tāpēc mūsu arhīvām šī digitalizācija ir ļoti, ļoti nozīmīga, gan mums pašiem, lai mēs darītu šos dokumentus pieejamus, aprakstītu, taisītu pretadatus, saglabātu dokumentus, jo visi šie analogie nesēji gadu no gada noveco. Tad viņi tiek degradēti, viņiem mainās viņa struktūra, viņi kļūst arvien nepieejamāki. Tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk veikt šo digitalizāciju, ko mēs arī cenšamies darīt. Protams, mums ir ārkārtīgi liels apjoms, mums ir ļoti maz darbinieki, mums ir maz iekārtas, mums ir maz naudas. Viss ir slikti. Nē, mēs, kā mūs tur nosauc, šodien mēs esam nabagmāji. Tāds arī ir. Šodien? Tā ir publicēts interneta zīlēs, izlasīgā no Rīgas, saprot, ka strādāja nabagmājā. Bet tas dieļ vai ir motivējoši. Bet tas, ko mēs esam izdarījuši pa šo laiku, tātad mūsu digitālā kārta ir ļoti populāra.
ja mēs kādreiz varējām apkalpot no augstākais 10 cilvēkus dienā, tad tagad mūsu prātu apmeklē vairāk nekā 300, kur skatās filmas, izdara pasūtījumus, nāk konsultējās un... Bet tā nav problēma, jūs teicāt, jums trūks cilvēku. Nāk vairāk, tad jau tas sliktāk. Nē, es teicu, ka mums trūks darbinieku. Tas, ka mums, tātad, mēs nevaram studēties, ka mums trūks apmeklētāji, jo reāli fiziski mēs 300 apmeklētājs dienā nevarētu apkalpot, tad parādīt viņiem filmas, nezinu, tātad konsultēt un rādīt šajā ziņā. Tas ir ļoti atvieglojoši, var uzdot jautājumu, uzreiz skatīties, var pats atlasīt arī kadrus. Tā kā tie mums ir ļoti lieli soļi, kā lai saka, mēs jums, tad mēs esam īstenībā izdarījuši ļoti daudz, jo, samērā liels daudzums filmu arī digitalizēts ar tiem mūsu cilvēku resursiem un iekārtu resursiem tas ir. Bet, jā, cilvēkiem liekas, ka tas ir tā kā pašsaprotami. Tāda filma, jums ir labs aidi, jūs paņemsiet un man rītā vajag kopiju. Mēs cenšamies skaidrot un rādīt un stāstīt, bet mēs nevaram arī sūdzēties, ka mums nav klātienes apmeklētāji, jo tas dokumentu apjoms, ko mēs glabājam, ir tik liels, ka to nav iespējams tā uzreiz aprakstīt, un līdz ar to, un arī, ja mūsu kā digitālajā katalogā ir tikai kaut kāda daļa no tā visa, ja mums ir 3 miljoni fotogrāfiju, no kurām lielākā daļa ir fotonegatīvi, tad mums ir 300,000 tas, kas ir pieejams mūsu digitālajā katalogā. Un tad ir ārkārtīgi liels kartīšu katalogs, kuru var nākt skatīties uz vietas aktīvā. Tad ir kartīšu katalogs? Protams, joprojām, un ilgi vēl būs. Un, tā mēs pamazām to visu digitalizējam, un tas mums tiešām ir ļoti svarīgi. Un mēs ļoti priecājamies par digitalizāciju, jo, kā jūs arī teicu, šīs vecās iekārtas paliek arvien vecākas, daudzas jau vairs vispār nestrādā, šādas iekārtas vairs neražo, viņas ir ļoti grūti dabūt, līdz ar to... Tad jūs arī varat par muzeja funkciju arī kaut kā pievilkt? Lūk, un es par to centralizāciju vēl varu pievilkt, ka mēs esam vairākus gadus arī runājuši ar citām atmiņas institūcijām, ar bibliotekām, ar muzejiem, un stāstījuši par to, ka katram gluži nevajag glabāt šos specifiskos nesējus, tātad kino lentes vai video kasetes, ka mums vajadzētu veidot tādu tā kā kompetenci centru, kuram ir šīs iekārtas, kur tas ir koncentrēts, kur ir speciālisti, kas prot ar šo visu strādāt, kvalitīvi to digitalizēt. Mēs esam aizklaubējušies, mums ir brīnišķīga sadarbība ar muzejiem, kuri nodod mums glabāšanu no saviem krājumiem kinolentes, ir priecīgi saņem digitālās kopijas, mēs to visu digitalizējam, aprakstam, tas ir pieejams, izmantojams. Un tagad pēdējais mums ir, kad arī visa lielā kino muzeja kolekcija, kura sākumā glabājās Pulkielā, no sākuma mums tad aizved uz Pulkielu, viņi brauc tomēr pie mums atpakaļ, jo saprat, ka tas tomēr ir izdevīgāk gan viņiem, gan arī pašiem izmantotājiem. Un, tā kā, tad šī krājuma centralizācija specifiskiem nesējiem arī, manuprāt, ir svarīgi, jo tas nav īsti pārdomāts, ka katrs cenšas digitalizēt un tērēt to resursu ārpakalpojumā, meklēt, jo tas nav lēti. Vēl tieši es gribēju, bet es gribēju vēl, jums noteikti, ko dzirdot, ir daudz ko teikt, bet es vēl tādu iedomājos momentu ar tiem muzejiem, vai ne, kad muzejā jau visi gribētu aptaustīt visus tos priekšmetus, bet neļauj. Kas tā par lietu? Un ja ir digitalizēts, un tagad jau ir arī, esmu dzirdējis, ir 3D visādi skeneri, ka tu vari to priekšmetu iemūžināt uz mūžīgiem laikiem, noskanējot, un tad var visādi izmantot arī ārzemēs un visur, kur to priekšmetu, bet tas vēl ir ārkārtīgi dārgi. Un ja tu to dari, tad varbūt tu nevari krājumā uzņemt citus priekšmetus, ko tu labprāt varbūt gribētu uzņemt. Cilvēku resursi, manuprāt, kultūras iestādēs vienmēr ir bijis viena no problēmām. Bet mēs tieši pirms šīs diskusijas runājām ar Kristīnu Zaļumu par šo tēmu, un mūsu viedoklis sakrita, ka digitalizācija kā process ir ļoti vērtīgs, jo īpaši šobrīd ģeopolitiskajā situācijā tas tomēr dod vēl vienu iespēju saglabāt mūsu liecības, dažāda veida priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas. Un no lietotāju viedokļa, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, jo, piemēram, pētniekiem vai interesantiem tas saīsina laiku pētījuma veikšanai,
Savukārt, strādājot muzejā ikdienā, es varu teikt, ka dzīvās vēstures faktors, manuprāt, digitalizācijas laikmetā paliks aizvien aktuālāks. Un, lai arī mums būs digitāli pieejami materiāli, mums arī būs 3D un dažādas citas jaunas programmas, kas būs virtuālas, vienmēr šī iespēja priekšmetam būt klāt vai liecībai būt klāt un to redzēt, un, ja ir iespēja kopiju vai repliku arī izmēģināt un pārbaudīt, kā tas darbojas, tas būs aktuāli. Jā, bet tieši par to digitalizāciju es tā domāju, cik lielā mērā tā digitalizācija ir jēdzīga, ja to īsti nevar pat tā izmantot. Piemēram, tu kā uztaisi to ieskanē kaut kādus tos dokumentus vai uzskaitas sarakstus, bet tu viņā nevar tik un tā meklēt, tev varbūt viņš ir tas uzskaitas saraksts ļoti haotisks, un tev tāpat tā jāiet visam tam cauri, un tas īsti pat neatvieglo, varbūt vieglāk ir paņemt papīra to uzskaitas sarakstu, un kad tu vari ātri uzšķirt, nevis, ka tev ir jāgaida, kamēr tev ielādē, un tad ej tu tam visam cauri. Valters krata galvu, viņam šeit ir kaut ko teikt. Man tāds priekšstats, Jāni, ka tu vadi pasākumus, tev ir noteikti žanrs, un tas žanrs saucās tāds latviešu literatūra apakšžanrs bēda vulga. Būtībā tā visa saruna velk uz to, tu kaut kā provocēja visus klātesošos, vai cik slikti, atkal tas nav izdarīts, tas tur nestrādā, periodika LV, tur arhīvi. Patiesībā ir milzīgi daudz labas lietas, un daudz lielu veselu kādu pētniekiem taisa savus darbus, pētnieciskos darbus, sēžot mājās uz dīvānu. Un tas ir rezultāts, kāds ir bibliotekās izdarīts, arhīvos, muzejos. Ir ļoti daudz runa. Kādreiz jāpiemina arī pozitīvās lietas. Pat Cēsīs, pat Valmiera, ārpus Rīgas arī es ironizēju. Alūksnē vislabāk. Bet tāpat digitalizācija, viņi ir ļoti sarežģīti. Viņi ir tehniski sarežģīti, viņi ir ļoti dārgi. Periodika LV, kāpēc meklētājs nestrādā pietiekami labi, kā gribētos vienmēr? Ja? Vienkārši tāpēc, ka meklētāji ir ārkārtīgi dārgi, un gandrīz neviens no tiem meklētājiem nav speciāli taisīts priekš tās vietas, kur tiek meklēts. Ja? Un digitalizēt dokumentus vai digitalizēt visā pasaulē par to cīnās, mocās un nevajag dzīvot ilūzijās, ka kaut ko vienkārši ātri kampaņveidīgi varēs izdarīt. Pirms 30 gadiem bija situācija viena, pagājuši 30, 20 gadi ir situācija pavisam citā valstī mēs dzīvojam faktiski. Līdz ar to ir ļoti daudz pozitīvas lietas. Kaut kādas negatīvās arī ir. Noskaidri pozitīvākās lietas. Es teicu, pirmkārt, vēsturniekiem, es domāju, un tā ir ļoti slikta lieta, ka faktiski periodika LV un arī citi resursi ir pieredzinājuši, ka cilvēki vairs neiet un neskatās. Tu sāc sūdzēties, ja tagad ar pozitīvo. Nē, bet tas ir tāda blakne tam visam. Ja? Mēs arī patiesībā diezgan smikņājam arī vēsturnieki, daži profesionālai, ka tas jau tur tikai periodikā ir sameklējis kaut ko un nav tur aizgājis uz arhīvu. Periodikā ir noteikti ierobežots skaits plašsaziņas līdzekļu digitalizēt. Un līdz ar to tas pētījums balstīts uz to, kas ir digitalizēts, vai arī to, ko meklētājs izrāda. Tad, kad es augu, un tas bija pirms daudziem gadiem, kad es biju zinātnieks, tas bija 60. Te bija labāk laika. Es vienkārši gāju Jēkabu ielu, tie 90. gadi bija, Jēkabu ielā gāju un skatīju, teiksim, laikraksts. Es skatīju no pirmā līdz pēdējiem numuriem. 2-3 mēneši pa vakariem es izskatīju. Tagad to visu izdara dažās minūtēs. Un līdz ar to tas, protams, ir progress un tā tam ir jābūt, bet no otras puses tur ir kaut kāda ierobežojuma. Un tas ir konkrēts piemērs, kas ir mainīgs. Nebija agrāk tādas iespējas. Runājot par bibliotekām, nav jau tikai Nacionālā biblioteka. Es esmu braucis kā ārpus Rīgas bibliotekas. Ir tādas pasakājumas vietas, kur vienkārši gribās kaut ko ienākt, kaut ko pasēdēt. Pagastos bibliotekas ir tādas, kur ir multifunkcionālas vietas, kur jaunklidzīgi, teiksim, ir feldšers brauc uz biblioteku, tur pieņem cilvēkus. Es domāju, arhīviem ir līdzīgi. Tās funkcijas nedaudz mainās, attīstās un daudz lietas notiek, bet viss nenotiek tā, kā mums gribam ekspektācijas, mums ir vārprātā lielas, mēs gribam uzreiz un pamatot. Bet es domāju, ka ļoti daudz lietas ļoti labi notiek un nav vietā žēloties. Un mums vajag naudu arī armijai. Pirmkārt, atcerēsimies par to. Nebūs brīvas valsts, neatkarīgas.
nebūs nozīme ne arhīviem, ne muzejiem, pat ne enciklopēdijai. Es šobrīd klausos, un, protams, ka mēs vairāk lūkojamies uz šo biblioteku, arhīvu, muzeju, teiksim, krājumu, kā uz pamatu zinātniskai pētniecībai. Bet, zinātniskai, varbūt arī dzimtu pētniecībai, bet man konkrētā pieredze šobrīd rāda, ka ārkārtīgi liela nozīme tam, ko mēs atrodam internetā, ir tām nomalēm, tālu dzīvojušiem cilvēkiem, bet kuri prot rīkoties ar internetu, kuriem ir pieejami šie digitālie resursi, un viņi, piemēram, nodarbojas ar savas vietējās kopienas vēstures izpēti. Mans konkrētais piemērs ir Ramatas puse, kas ir Igaunijas pierobeža, un tur ir tāda ļoti entuziastiska cilvēku grupa, kuri iet ekspedīcijās, kuri uzmeklē materiālus periodikā, kuri uzmeklē dzimtas, vāc fotogrāfijas, intervē cilvēkus, jo, kā izrādās, kam par iemeslu, kāpēc tas tā viss notiek un tik aktīvi, uzaicināta muzeja darbiniece uz lekciju, pastāstīt, kas mums ir par Ramatu zināms, un tāpēc mums muzejā ir apaļs 5 bildes. Un kādreiz slavenais un ļoti bagātais Ramatas pagasts bija vienkārši uz ausīm. Un iekšējais protests nostrādāja tajā labajā virzienā, ka cilvēki saganāca kopā un sāka apzināt to, ko nezina muzejs un ar ko nenodarbosies muzejs, jo viņš ir par tālu. Lai arī Ramatai blakus ir Masalatas muzejs, tad tomēr Ramatas šīs mantojums, viņš tur netiek atspoguļots. Un šajā brīdī šī grupa ļoti cītīgi pēta visus pieejamos dokumentus internetu vidē. Un, ja, piemēram, 4:00 rīta WhatsApp grupiņā iekrīt ziņa, vai jums šodien ir Universas periodika LV, tad jūs saprotat, kādā stadijā, ar kādu azartu, ar kādu entuziasmu cilvēku nododās šim. Es gribētu šeit vēl atzīmēt arī to, ka tas ir pilnvērtīgas, interesantas dzīves dzīvošana šiem cilvēkiem. Un par prieku tam ir digitālā pieeja. Bet vai mēs esam pietiekami, atmiņas institūcijas, esam pietiekami atvērti šiem entuziastiskiem cilvēkiem? Redz, viņam periodika nevarās vaļā, tad viņš domā aizbraukšu uz arhīvu, bet tur jāpiesakās iepriekš un jāpasaka, ko tu tur gribēji skatīties. Un tad ir, tad muzejā varbūt kaut kāds ne tāds darba laiks vai tāds ir aizgājis atvaļinājumā. Un kā mēs ar šiem cilvēkiem, es pat nezinu, kam konkrēti adresēt šo jautājumu. Jau minēja, ka Ilūta minēja par apmeklētājiem kā klientiem, vai tā ir pareizākā arī varbūt veids, kā skatīties šiem entuziastiskiem cilvēkiem. No vienas puses mēs jau it kā neesam arī Latvijas institūcijas nav biznesa modeļa pārstāvji īsti, mēs lielākā daļa īpaši neko nevaram nopelnīt, un vai tā ir pareiza attieksme pret tiem apmeklētājiem kā klientiem, un vai mēs viņus nedaudz nepiedējam arī ar savu varbūt kaut kādu tādu birokrātisko pieeju? Apmeklētāji ļoti, ļoti dažādi. Būs tādi, kas gribēs nākt tikai klātienē, tikai tādi, kurš arī, to iesniegumu pieprasījumu gribēs rakstīt ar roku un negribēs iesniegt elektroniski. Bet es gribēju teikt to, ka digitālās kolekcijas tas ir brīnišķīga lieta. Un tas ir pirmais pakāpiens cilvēks, kurš kaut ko sāk pa kaut ko interesēties, vai par savu dzimtu, vai viņš ir nopircis kādu vecu īpašumu, kas ir ļoti populāri. Es nopirku laukos māju, un man gribētos zināt, kas tur ir bijis. Un tad tas, ko mēs darām izziņu nodaļā, mēs uzreiz piedāvājam gan periodikas, datu bāzi, gan Nacionālās enciklopēdijas, kā arī novatpētniecības muzejos vērsties. Un tad, kad viņš ir izdarījis šo pirmo tādu solīti, tad jau uzreiz viņš arī zina, kur kā kaut kur darboties, bet runājot par periodiku LV, kas nestrādā vai strādā, es tikai labu varu teikt. Parasti cilvēks, kurus es aizsūtu, nevienam nav bijušas problēmas, diezgan veiksmīgi, tomēr viņi atlasa to pirmo savu pētījumu. Un, lasītavās, protams, ir jāpiesakās iepriekš, bet neviena jau arī, protams,
projām nezinu, nekāru. Tā trūkoja cita projām uzreiz jāatcerīja. Arī dažas varbūt vajadzētu arī. Bet tā kā es domāju, un es arī pa tendenci gribēju teikt tādu, ko es esmu ievērojis, kad vairāk mēs, varbūt nevis sadarbojamies, bet tieši, sadarbojamies digitālā veidā, ka mēs iesakām cilvēkam, ka vairākus resursus, pirmais novadpētniecības muzejs, vai biblioteka vietējā, vai periodika, un tad arī mūsu. Tad mēs nemaz nesakām, vispirms nākat pie mums. Ja viņš neskaidri, ja viņš pats nezin, ko viņš meklē, nopirkt lauku māju un grib kaut ko uzzināt, tad jā. Jā, es to arī gribēju teikt, ka arhīvs nav pirmā vieta, uz kur ir jānāk. Tas ir skaidrs, ka uz arhīvu ir jānāk tad, kad cilvēkam jau ir pamata informācija, kas ir iegūta vai no publicētos avotos, vai, ja sāk pētīt dzimtu, tad tas ir pirmie solīši, ir aptaujāt radiniekus, izstaigāt kapus un savākt tādu jaunāku informāciju, kas jau ir ceļš uz tālākiem pētījumiem. Tādā ziņā mēs esam tādi mazliet snobiski arhīvā, jā. Bet tā ir realitāte. Tad cilvēkam pašam vieglāk, bet par to attieksmi, es domāju, ka mēs pēdējos gados ļoti attieksmi pret mūsu cilvēkiem, pret klientiem. Mēs tiešām lietojam šo pakalpojumu jēdzienu, klientu jēdzienu un šo atvērtības jēdzienu, jo tas arī patiesībā šobrīd ir ļoti iegājies, ka mēs sniedzam pakalpojumu un kā klienta vēlme un vajadzība mums ir ļoti liela prioritāte, un mēs tā arī savus darbiniekus audzinām, ka mēs glabājam dokumentus, lai šie dokumenti būtu pieejami, lai tie būtu izmantojami, lai cilvēkiem viņi iegūtu to, kas viņiem ir nepieciešams, un tā arī nav ļoti sena filosofija, tāpēc, ka es atceros 20 gadus atpakaļ es reiz uzrakstīju, es biju tikko svaigi studējusi valsts pārvaldi, un toreiz arī valsts pārvaldē šis pakalpojumu iedziens vēl nebija. Un es uzrakstīju arhīvu atskaitē, ka mēs pagājušajā gadā esam snieguši tik un tik pakalpojumus, arhīvu izziņas. Mani priekšniecība mazgāja galvu, teica, ka mēs neesam nekādi kalpi un nekādas pakalpojumus arhīvā nesniedzam. Man ir pagājuši 20 gadi, un tā mums ir tāda normāla terminoloģija. Mēs arī ļoti daudz strādājam un arī grib palielīties, ka mēs valsts pārvaldes iestāžu vidū ir pētījums par pakalpojumu sniegšanu, par to, cik klienta atvērta ir iestāde un arhīvs ir 3. vietā. Un virs mums ir tikai asins. VSA nebija. Bija ugunsdzēsēja glābšanas dienas un asins donāru šis dienas. Un tie dienesti, kas ir zināmi un kuriem pēc definīcijas ir pozitīva, teiksim, tā aura, vai ne? Līdz ar to mēs esam ļoti lepni, ka esam šajā topā. Jā. Prieks dzirdēt, bet es neiedomājos, ja man, piemēram, būtu uz to ugunsdzēsējiem jāraksta e-pasts, tad es aizēju pie viņiem un tur ir priekšā kaut kāds kods, es nevaru durvis pat atvērt vaļā, man tur kaut kas jāspiež, un tad es ieju iekšā un nesaprotu, kur man īsti jāiet. Un, jo es atceros, kā man bija kā studentam arī pirmo reizi, pēc tam jau viss bija baigi forši, bet pirmais tāds apjukuma brīdis, vai ne, ka tu īsti nezini, kā te ir jāuzdās, kur ir jāiet un tā, un mēs jau citi uzņēmumi ļoti rāda, kā mums tur viss tas notiek un kur mums ir, kur jāiet un jādara, lai mums nav šādu. Šis ir ļoti labs jautājums, un tās ir tās sīkās lietas. Es domāju, ka mēs tam daudz esam strādājuši tiešām uz tādu, lai būtu sasniedzami, gatavot par tālruni, vai mums ir klients atbalsta tālruni, piezvani uz numuru, tev atbildēs uz jebkuru jautājumu, vai aizsūtīs tur, kur ir pareizi jāizsūta, vai ne, un digitālu pieejamību, atbildes uz e-pastiem un tā tālāk, bet fiziskās lietas, tev ir taisnība. Tev ir taisnība, mums arhīvos būtu ļoti daudz ko izdarīt, un tādi sīki solīši, jā, tā ir taisnība. Kārli, padomās par savu māju. Nē, tas jau arī kaimiņu mājā, valsts arhīvam arī kodi klāt ir. Tas ir drošības jautājums, tas ir drošības jautājums, jā. Tur, ja mēs vairs nevaram atļauties un algot cilvēku administratoru, kas mums visu laiku ir frontendā, tad, diemžēl, tas jau ir, jā. Bet es sagaidu smaidīgs atver durvis uzreiz pēc tava pirmā. Būtu vairāk nāk. Būtu labi, jā. Kārli, tevi uzrunāja priekšniecība.
Tev ir ko teikt, vai mēs atgriežamies pie... Jā, man jau ir bijuši aizrādījumi, ka pie durvīm angliski uzrunā, nevis latviski, ka durvis ir atvērtas, jā. Un, protams, tā ir taisnība, ka kaut kādā ziņā tā ir pretrunā tam mērķim, ka mums būtu jābūt atvērtākiem. Bet skaidrs, ka tas nav, un minēja cilvēku resursu jautājumu, bet tas ir arī būtībā jautājums par ieguldījumiem ēkās un jautājums par visu tā arhīvu pārveidošanu, par vestibula pārveidošanu, par tādu vietu, kur cilvēks var ienākt un saņemt pirmo informāciju un tālāk ļoti ērti nokļūt lasītājiem. Bet runājot kopumā par klientiem un klientu apkalpošanu, es tiešām pievienošos, man liekas, arhīvs ļoti strādā ar klientiem, bet es piebildīšu ar individuāliem klientiem pirmkārt. Un vislabāk ar zinošiem klientiem. Protams. Tā ir tas, kas mums ir jāmācās sniegt informāciju un sniegt resursi nezinošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas nenonāk tiešā kontaktā ar arhīvu darbinieku. Jo, ja cilvēks nonāk kontaktā, ja spēj sarunāt, nonāk kontaktā ar arhīvu darbinieku, viņš saņem daudz informācijas un daudz norāžu, bet ja viņš nenonāk, ja viņš vienkārši paskatās arhīvu lapā, tad iespējams viņam ir grūtības saprast, ko darīt un kā būt. Jā, es vēl pēdējo pašu jautājumu, ja? Tu jau pieminēji angļu valodu, bet man ienāca prāt arī tāds jautājums par to pieejami, labi, mums Latvijā vai ne, bet mēs taču to visu digitalizējam, mums ir šie visādi resursi, un vai mēs tā kā domājam arī, lai viņi ir pieejami tā kā ārpus mūsu valsts teritorijas un ārzemju auditorijām, tas nozīmē, ka būtu tulkošana un ja mēs arī domājam par šiem drošības jautājumiem, tad tā kā glabāt arī kaut kādas šīs digitālās kopijas ārzemēs, un tad, ja mēs to darītu ārzemēs, tad varbūt mums būtu jādomā arī, ka varbūt tiešām tai starptautiskai auditorijai darīt pieejamāk, un varbūt tas mums dod tā kā vairāk arī pētniecību un vairāk varbūt arī viesus no ārvalstīm, mūsu atmiņas institūcijās, vai Nacionālā biblioteka varbūt par to domā, vai... Jo man liekas, ka kaut kad es pieļauju, ka es ik pa laikam arī ārzemēs esot skatos periodiku, un vai tikai nav tā, ka tur īsti netiek klāstam, vai... Diemžēl digitālā pasaule arī nes sevī daudz citu likumu ievērošanu, un tās ir autortiesības vienas no. Un šobrīd tas ir ārkārtīgi centrāls jautājums, jo sistēmas automātiski nobloķē. Pēc autortiesību likuma viņus vienkārši nobloķē. Un tu vari to skatīties tikai telpās, kur tu uzturies, kas pārvalda licences. Un to ārpusē nevar. Mums, piemēram, ir bijis gadījums, ka Kanādas cilvēks ir uzdāvinājis, mēs visu redzam, viņš neko neredz. Vienkārši mēs nevaram viņam palīdzēt, jo ir šie te signāli tiek bloķēti, un to es to par tehnisko nesaprotu, ja? Bet būtībā digitālā pasaule arī ir izaicinājumi ievērot daudzu valstu dažādu likumdošanu, un tā ir mūsu realitāte. Un mēs ar to vairāk saskaramies, bet mēs mēģinam risināt, piemēram, pandēmijas laikā tika panākt vienošanās, ka ļoti daudz autortiesības netiek ievērots, un cilvēki attālināti varēja piekļūt. Jā, es atceros, ka bija baigi labie laiki. Jā, tas, protams, kaut kad beidzās. Žēl, jā. Bet tas mums ir jāņem vērā, ka, diemžēl, tā ir mūsu realitāte. Un vēl es gribu pateikt, ka biblioteka nozarē jau Eiropā nostiprināta tendence ir tāda, ka 10% ir klātienes apmeklējums un 90% ir virtuālais apmeklējums. Kaut gan šobrīd bibliotekas uzrāda patīkam tendence, ka atgriežās klienti pēc pandēmijas. Un mēs brīnišķīgi, protams, strādāt arī klātienē ar cilvēkiem, bet ļoti daudz ir pieraduši un viņi grib šo attālināto digitālo piekļuvi. Un mēs par to daudz domājam. Mēs arī nodrošinām, kā teica Valters, tas ir viss ļoti pozitīvi, bet daudzas lietas arī ir jāzina. Tu nevar dabūt ārā to, ko tu nevar dabūt ārā no tās mašīnas. Diemžēl. Jā. Tad jūs arī skatāties uz tiem lasītājiem, entuziastiem, kā uz klientiem, nevis kā uz draugiem. Mūsu direktors kādreiz, Andris Vilks teica, nav nekādi klienti un lietotāji, ir lasītāji. Mēs pie tā mēģinām pieturēties, ka mums ir lasītāji. Nu tā. Tēdus, paldies jums. Lasītāji ir lielākiem vai mazākiem caurumiem zināšanās. Labi, draugi, nu smieklīgi. Visi esam draugi, brāļi un māsas. Nu jā, brāļi, tā, nu jā, brīvība, brālība, vienlīdzība, bet, nu jā,
Valteram citi uzskati ideoloģiskie. Jā, paldies par šo sarunu. Vēl dažas minūtes laika, varbūt ir kādi vēl cilvēki, kas sēž tālākās rindās vai arī... Pēdējais tikai jautājumu muzejiem. Es vienkārši varbūt kaut ko nesaprotu, bet nav tā, ka pēc likuma jums jau ir tā, ko jūs uzņemat krājumā, jau ir jādigitalizē. Nav tāds likums jums. Te ir ļoti maz muzeja pārstāvju. Es īsti nepārstāvu krājuma glabātāju šo te profesiju daļu, bet prasīšu man te līdās ir krājuma glabātāji, kā ir katru, ko uzņem priekšmetu. Jā, tieši tā Kristīna Zaļuma pareizi saka, katrs priekšmets, kas tiek uzņemts krājumā, tiek arī uzreiz digitalizēts. Jā. Paldies, Kristīna. Bet ko tas nozīmē digitalizācija? Ne jau 3D tur... Nē, viņiem visu, ko viņi uzņem krājumā, ir obligāti jābūt elektroniski pārvaldītai informācijai par un redzamam. Tas, ko viņi uzņem krājumā. Viņiem pēc likuma tā ir. Tad mēs ceram, ka arhīvā un bibliotekā vēl kāds likums netur. Jo, kāpēc? Jo tas tā kā rada... Ļoti apjomīgi resursi. Jā, un ir ļoti apjomīgi resursi, un mēs to vienkārši tik lielos tempos nevaram. Tad mēs atgriežamies pie tā viena no sākotnējiem jautājumiem par to, ka vai tas ir vispār racionāli to visu tā kā darīt, digitalizēt, ja tas atņem citām lietām. Jā, Kristīna runā par muzeja kopkataloga pievienošanu bibliotēkas lielajai saimei. Labi, bet šeit bija daudz arī ieinteresētu, mazāk ieinteresētu seju smaidu un dažādu reakciju. Varbūt ir vēl kādi komentāri vai jautājumi no citā tālākās rindās sēdošajiem. Jā, rokas, jā, pacelta, lūdzu mikrofons. Paldies, es te no aizmigrējās rindas. Mazliet tādu izaicinošu jautājumu gribētu uzdot tieši par tā sāpīgo autortiesību jautājumu, kas tika pieminēts. Man liekas, mums visiem, kas strādā arhīvos un muzejos bibliotēkās, ir skaidrs, ka Latvijas valsts autortiesību likums ir īstenībā ļoti novecojis. Un tāpēc mans jautājums, vai ir, tur nav iekļauts daudz lietas, kas šobrīd ir aktuāls, jā? Vai ir kaut kāda, varbūt, ideja, ka visu muzeju, bibliotēku un arhīvu vadībām pārstāvjiem vajadzētu kaut kā apvienoties un spiest, lai viņš tiktu kaut kā atjaunots, mainīts šis te autortiesību likums, jo, piemēram, arī diemžēl dēļ šī likuma nav iespējams tas, kas manuprāt, šobrīd daudz Eiropā notiek, ir šī Eiropas Savienības regula, nepateikšu precīzi nosaukumu vai numuru, bet ir šī regula, kas ir par to, ka zinātniskiem nolūkiem drīkst izmantot, pētnieciskiem nolūkiem drīkst izmantot, publiskot iestādes, šīs te kultūras mantojuma iestādes drīkst publiskot arī ar autortiesībām apliktos dokumentus, jā, un pie mums nedrīkst. Izrādās, jā, tā kā tas ir bišķiņ absurdi manā ieskatā. Jā, kāds varbūt kādam ir komentārs par šo? Mums no te vadības jau tikai vajag ir direktori. Būtībā tas ir Eiropas jautājums arī. Mums ir jāpakļaujas visā sistēmā. Es tikai gribu pateikt no tādas pieredzes, ka tas ir ļoti komplicēts un mainīgs arī jautājums. Un tur nav tikai autortiesību likums jāievēro, tur ir datu aizsardzības un vēl dažādi citu likumi un dažādu iestāžu likumi, kas mums ir saistoši. Tā kā tas ir milzīgs komplekss, un viņš tik ātri nevar virzīties, bet es varu garantēt un pateikt to, ka gan arhīvi, gan bibliotekas, gan muzeji par to domā, jo kuram gan ir ērti ieguldīt milzīgas resursus lietās, kas beigās nevienam nav pieejams, tas nemaz nav interesanti. Un vispār nav resursu, kā lai pasaka, tad nav jāizmanto tam resursi, ja tas nav pieejams nevienam. Tā kā tas ir ļoti komplicēts jautājums, un tas nenotiek ātri. Vismaz es nesaprotu. Un, ja prognoze nepieciešama, tad es pateikšu skaidri un gaiši. Mums neatšķirās no visas Eiropas. Ja kāda iestāde kaut ko ignorē, tas cits jautājums, bet tā prognoze ir nepārprotama un skaidra. Viņa nekļūs vieglākas, kļūs tikai smagākas lietotājiem autortiesības, jo lobbyis ir ļoti spēcīgs un tur nekas atvieglots netiks un nekāda izņēmuma būs mazāk un mazāk. Un līdz ar to tas viss būs ļoti komplicēti ar laiku, tā kā tur nekāda gaiša nākotne nebūs lietotājiem. Tu solīji kaut ko pozitīvu un jauku, Valter. Tik sūdzies un sūdzies.
man vēl gribētos no drusku citu viedokļu paskatīties uz šo te mūsu kopīgi glabāto kultūras mantojumu, dokumentālais un materiālais. Bet tas ir saistīts ar kopienas pašapziņu. Tas, kas mums ir piederējis, vai tas, kā mantinieki mēs esam, tas veido mūsu priekšstatu pašiem par sevi. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi tieši pierobežas tajos pagastos, tajās vietās, kuras paliek tukšas. Un runājot par iedzīvotāju šo te populāciju, kura noveco, un kurai nav cerības, ka viņa sagaidīs savās mājās, kas ir pietiekami labas, lai tajās dzīvotu, sagaidīs jauno paudzi. Tad mana pieredze šajā gadījumā rāda, ka atliek lūk šādai te interesantu kopai, sāk darboties, publiskot savus atradumus, savas ekspedīcijas rezultātus, šajos sabiedriskajos tīklos, sociālajos tīklos. Tas modina cilvēkos interesi, jaunajā paudzē interesi, sāk pavilkties līdzi no pilnīgi citām vietām, jau aizceļojušie jaunās paudzes cilvēki, un viņi pamazām redz šo vietu, kuru var atziņot, kas, manuprāt, ir viens no pilnīgi aizmirstiem šobrīd aspektiem šai mūsu kopīgajā darbā, ka tas kalpo priekš mūsu kopienām, kurām ir potenciāls atziņot. Un ne jau tāpēc, ka mēs veidosim šobrīd kādu kultūras aktivitātes, tas tāds, tas ir viens no tiem aspektiem, bet mēs audzinām šo jauno paudzi. Mēs viņos veidojam priekšstatu, ka es nāku no šīs vietas, nostiprinam to priekšstatu, un es tai piederu, un līdz ar to mēs veidojam līdzatbildību par šo vietu. Un ja es tagad lūkojos uz to pašu Ziemeļu vidzemi, tad, lūk, šī pierobeža gar Igauniju, tā, protams, nav tā apdraudēta. Cita lieta ir par to, kas notiek Latgalē. Un es abrīnoju latgaliešus par to, ka viņi tik dedzīgi, kā, piemēram, Upītes kultūra telpa uztur šo latgalisko garu un šo patriotismu, bet kas notiks tad, ja tur nebūs arī tās Upītes, ja? Tāpēc man liekas, ka mums katram vajadzētu būt ieinteresētam līdz tam mazākajam cilvēkam tur, kā kopienas darbu novest, lūk, šo te daram kopā, meklējam kopā, runājam par to kopā, atceramies par to kopā un beigās un veidojam vienalga. Bet tā ir kopienas tā vēstures ekspozīcija, vai tas ir interesanta pulciņš, teiksim, kaut kāds izpētes pulciņš, vai tas ir grāmatas izdošana, vai tas ir regulāras publikācijas tajos sociālajos tīklos. Tas vienkārši rāda, cik ļoti svarīgi tiem vietējiem cilvēkiem. Mums katram ir lūk šāda darbošanās, un tas mūsu kopīgais mantojums. Lielas paldies, sākām ar Cēsīm, beidzam ar Valmieru, un esam jau nozieguši 7 minūtes no kafijas pauzes, tā kā jautājums vairāk drīkstēs tikai uzdot turpmāk pie alus glāzes vai pie kafijas tases, un liels paldies visiem dalībniekiem par izturību, par arī jautājumiem un iesaistīšanos, un vēlu jums sasildīties, lai silts vakars šodien. Es vēl gribētu mazliet uzmanības. Es gribu teikt paldies jums visiem par dalību šajā diskusijā, organizatoru vārdā, un gribu vērst uzmanības to, ka Vidzemes reģionālais arhīvs jau ir, kaut gan ēkas nav. Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mūsu kolektīvs ir paplašinājies, mēs esam kļuvusi draudzīgāki, darbīgāki, un mums arī ir pievienojušies jauni sadarbības partneri. Un šodien es gribu pirmkārt teikt paldies jau alūksniešiem. Paldies! Un otrajam gribu teikt paldies Valteram, kā līdzvietam. Tālāk jau arī pirmo reizi mums piedalās Valmieras pārstāvji.
tradīcija Latvijas Nacionālā biblioteka, bet jau ar citu. Mūsējie pēcinieki. Paldies. Un gribu teikt arī paldies mūsu kolēģiem. Vispirms gribu teikt paldies Jānim, varbūt pazīstamākajam mūsu kolēģim Latvijā. Viņš noteikti zina, ko darīt ar makaroniem, jo uz austīm nevienam nekad. Un tas tieši arī šādas te dāvanas arī pārējiem kolēģiem, jo viņi tieši tāpatās arī zinās, ko darīt ar makaroniem. Ceru, ka jums šī diskusija šķita ļoti interesanti un jēgpilna, un varēsim šo tradīciju turpināt arī nākamgad. Un tagad jau, kā Jānis teica, turpināsim sarunas neoficiālā vidē, tur pie mazajiem galdiņiem, tā kā esat ļoti izsaicināti. Un tad jau arī sāksies, jūs redzējāt, mazliet jau mums no diskusijas uzmanību novirzīja šie transporta līdzekļi. Tātad jau zinat programmā, kas ir paredzēts, kad ir iespēja doties mazā ceļojumā pa limuzīnu Jāņa naktas filmēšanas vietām. Tā kā lūdzu.